1919. gada 1. marta rītā, kad Pēteris Stučka parakstīja dekrētu, kas aizliedza dalīt zemi latviešu zemniekiem, viņš nezināja, ka tikko parakstīja savu politisko nāves spriedumu. Šis dokuments, kas šodien glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā, ir tik pretrunīgs, ka pat padomju laikos to rādīja tikai slēgtās lekcijās partijas funkcionāriem. Uz novecējušā papīra redzamas Stučkas stingrās rokraksta piezīmes malā, sīkburžuāziskā īpašuma ilūzija jāiznīcina. Bet kāpēc cilvēks, kurš tikko bija uzvarējis, kurš kontrolēja visu Latviju, kurš rīkojās Ļeņina vārdā, pieņēma lēmumu, kas 3 mēnešu laikā atņēma viņam visu? Kāpēc viņš atteicās dot to vienīgo, ko viņa armija prasīja – zemi? Un vai viņš tiešām ticēja, ka latviešu zemnieks, kura dzimta paudzēm bija rāvusi klaušas vācu muižās, labprātīgi atteiksies no savas vienīgās dzīves cerības? Lai saprastu šo katastrofu, mums jāatgriežas pie tā brīža, kad viss vēl šķita iespējams. 1918. gada 17. decembrī tika pasludināta Latvijas Socialistiskā padomju republika, un Pēteris Stučka kļuva par tās valdības vadītāju. Viņš bija pārliecināts marksists, izcils jurists, viens no jaunās strāves intelektuālajiem līderiem, cilvēks, kurš dzīvoja grāmatās un teorijās. Bet ir viena ironiska detaļa, ko padomju historiogrāfija vienmēr centās noslēpt – Stučka nebija nabaga kalpa dēls, kādu viņš tēloja savos rakstos. Viņš dzima ļoti turīga latviešu saimnieka ģimenē Kokneses pagastā, viņa bērnība pagāja labklājībā, viņš nekad nav strādājis uz lauka līdz asins gāšanai, nekad nav juties kā īpašnieks bez tiesībām. Viņš zināja zemniekus tikai no teorētiskajām grāmatām, un tieši šī plaisa starp grāmatu un dzīvi viņu nogalināja. Kad 1919. gada 3. janvārī sarkanā armija, kuras kodolu veidoja latviešu strēlnieki, triumfāli ieņēma Rīgu, tautas atbalsts bija milzīgs. Cilvēki gaidīja pārmaiņas. Viņi gaidīja zemi. Viņi atcerējās, ka Ļeņins Krievijā jau pirms gada, 1917. gada 8. novembrī, bija pieņēmis slaveno dekrētu par zemi, kas muižnieku zemi atdeva zemniekiem, un tieši šis dekrēts bija devis boļševikiem masu atbalstu. Latviešu strēlnieki, no kuriem lielākā daļa bija laukstrādnieki, ticēja, ka tagad pienāks viņu kārta. Bet Stučka domāja citādi. Viņš uzskatīja, ka Latvija ir attīstītāka par Krieviju, ka latviešu laukstrādnieki jau ir pietiekami proletarizēti, un viņiem privātīpašums nav vajadzīgs. Viņš baidījās, ka zemes dalīšana radīs sīkburžuāziju, jaunus, neatkarīgus saimniekus, kulakus, kas būs naidīgi komunismam. Un tā 1919. gada 1. martā viņš izdeva LSP agrāro dekrētu, kas zemi nacionalizēja, bet stingri aizliedza to dalīt bezzemniekiem. Tā vietā uz bijušo vācu baronu muižu bāzes tika izveidotas valsts saimniecības, padomju saimniecības jeb sovhozi. Latviešu zemnieks, kurš bija cīnījies pret vācu baroniem cerībā iegūt savu zemes kaktiņu, pēkšņi kļuva par valsts algādzi tajā pašā muižā, kur viņa tēvs un vectēvs bija bijuši kalpi. Vēl šokējošāk, daudzās muižās par jauno padomju saimniecību vadītājiem Stučka iecēla bijušos vācu muižu pārvaldniekus. Kāpēc? Jo viņi bija speciālisti. Latviešu kalpam tas bija spļāviens sejā, viņš atkal strādāja tā paša vāciešu pakļautībā, tikai tagad zem sarkanā karoga. Vai Stučka tiešām neizprata, ko tas nozīmē? Vai viņš tiešām ticēja, ka cilvēks, kura dzimta gadsimtiem bija sapņojusi par brīvību caur zemi, labprātīgi pieņems jaunu verdzību? Atbilde slēpjas Stučkas rakstos, kur viņš atklāti nicināja zemnieku vēlmi pēc zemes, saucot to par sīkburžuāzisku atpalicību un kūtsmēslu smaku. No Rīgas pils kabineta viņš mācīja dzīvot cilvēkus, kuri paudzēm bija lējuši sviedrus uz lauka. Viņš ticēja, ka lielās muižas kā vienoti kompleksi spēs saražot vairāk pārtikas nekā sadalītas mazās saimniecības, ka viņš pabaros pilsētas, ka viņš padarīs Latviju par komunismu paraugvalsti. Bet realitāte izrādījās nežēlīga. Jau 1919. gada martā un aprīlī laukos sākās vilšanās. Zemnieki, redzot netaisnību, sāka slēpt pārtiku no padomju rekvizīcijas vienībām. Rīgā sākās bats, tika ieviestas kartītes, bet maizes nebija. Jaunizveidotie sovhozi nespēja saražot un piegādāt pārtiku, jo strādnieki, kas negribēja būt tur, strādāja bez entuziasma. Un tad notika tas, kas bija neizbēgams. Sākās masveida dezertēšana no padomju Latvijas armijas. Strēlnieki, tie paši vīri, kas bija triumfāli ieņēmuši Rīgu, bēga uz mājām vai pārgāja Kārļa Ulmaņa pagaidu valdības spēku pusē. Kāpēc? Jo Ulmanis, kurš tobrīd sēdēja uz kuģa Saratovu, Liepājā un kuram nebija gandrīz nekādas reālas varas, bija izdevis vienu vienkāršu solījumu,
katrs, kurš cīnīsies par Latvijas valsti, saņems zemi. Šis solījums izšķīra kara likteni. Bet kas bija Pēteris Stučka kā cilvēks? Kāpēc viņš nevarēja redzēt acīm redzamo? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāiedziļinās viņa biogrāfijā, kas ir pilna ar pretrunām. Viņš dzima 1885. gadā turīgā latviešu zemnieka ģimenē, tātad viņš pats bija tās šķiras pārstāvis, kuru vēlāk nīda kā kulakus. Viņa bērnība pagāja labklājībā, viņš studēja Pēterburgas universitātē, kļuva par jurisprudences doktoru, dzīvoja intelektuāļu aprindās, kur runāja par revolūciju, bet nekad to nepiedzīvoja uz savas ādas. Viņš bija teorētiķis, dogmatiķis, cilvēks, kurš ticēja, ka pasauli var pārveidot pēc grāmatā izlasītās schēmas. Un kad viņam tika dota vara, viņš mēģināja īstenot šo schēmu, ignorējot realitāti. Viņš uzskatīja, ka latviešu zemnieks ir tik apzinīgs, ka viņam nevajag savu zemi, ka viņš gribēs strādāt kolektīvi. Bet vai tas nebija naivitāte? Vai arī tas bija kas cits, bailes? Daži vēsturnieki uzskata, ka Stučka apzinājās, ja latvietim iedos zemi, viņš ar savu darba tikumu ātri kļūs turīgs un neatkarīgs cilvēks nav pakļaujams totalitārai varai. Tāpēc zemi nedrīkstēja dot. Bet vai Stučka tiešām bija tik cinisks? Vai viņš upurēja savas idejas vārdā tūkstošiem dzīvību? Lai saprastu Stučkas domāšanu, mums jāsalīdzina viņu ar Ļeņinu, cilvēku, kura vārdā viņš rīkojās. Ļeņins bija revolūcijas stratēģis, cinisks pragmatiķis, kurš saprata, ka ideoloģija ir jāupurē varas saglabāšanas vārdā. Kad Ļeņins 1917. gada novembrī izdeva dekrētu par zemi, viņš to darīja ne tāpēc, ka ticēja privātīpašumam, viņš to darīja, lai iegūtu zemnieku atbalstu. Viņš zināja, ka bez zemniekiem boļševiki varu nenoturēs. Bet Stučka bija citāds. Viņš bija tīrais marksists, kurš uzskatīja, ka privātīpašums ir ļaunums, ka tas jāiznīcina nekavējoties, ka latviešu laukstrādnieki ir pietiekami attīstīti, lai saprastu komunismu priekšrocības. Viņš gribēja pārliekt pāri kapitālisma fāzei, padarīt Latviju par komunismu paraugvalsti. Un šī augstprātība viņu nogalināja. Ir pretrunīgas ziņas par to, cik daudz Ļeņins iejaucās Stučkas lēmumos 1919. gada sākumā. Daži avoti norāda, ka Maskava deva Stučkam brīvas rokas eksperimentēt Latvijā, jo uzskatīja to par attīstītāku reģionu. Tikai pēc izgāšanās Ļeņins padarīja Stučku par grēkāzi, asi kritizējot Baltijas komunistus par to, ka viņi bijuši kreisi bērnišķīgi un ar savu radikālismu atgrūduši zemniekus. Bet vai tas nebija par vēlu? 1919. gada aprīlī situācija kļuva kritiska. Kamēr Stučka būvēja utopiju, Rīgā cilvēki mira badā. Zemnieki atteicās atdot labību padomju rekvizīcijas vienībām, jo viņi redzēja, ka viņus ir piekrāpuši. Sarkanajā armijā dezertēšana kļuva masveida, strēlnieki vienkārši pameta ieročus un gāja mājās. Viņi saprata, ka cīnās par varu, kas viņiem nedod to, ko viņi vēlas. Un tad notika tas, kas bija neizbēgams. 1919. gada 22. maijā Landesvērs un dzelzsdivīzija ieņēma Rīgu. Stučkas valdība bēga uz Rēzekni. Padomju vara Latvijā bija faktiski sagrauta, jo to vairs neaizstāvēja pati tauta. Kad vācieši uzbruka Rīgai, sarkanā armija gandrīz nepretojās, tai vairs nebija motivācijas aizstāvēt Stučkas režīmu. Vīri, kas pirms 4 mēnešiem bija triumfāli ienākuši pilsētā, tagad bēga no tās, jo saprata, ka sarkanais kungs neatšķiras no vācu barona. Viņi bija cīnījušies par brīvību, bet saņēma jaunu verdzību. Viņi bija cerējuši uz zemi, bet saņēma tukšus solījumus. Un viņi vairs negribēja mirt par cilvēku, kurš viņus nicināja. Bet kas notika ar pašu Stučku? Pēc LSP sabrukuma viņš aizbēga uz Maskavu, kur turpināja strādāt padomju tieslietu sistēmā, kļuva par augstākās tiesas priekšsēdētāju, rakstīja teorētiskus darbus par sociālistisko tiesību sistēmu. Viņš nekad publiski neatzina savu kļūdu. Padomju historiogrāfija līdz pat 1990. gadam apgalvoja, ka LSP krita tikai ārējās intervences dēļ, Antantes atbalstīto vāciešu un Baltgvardu uzbrukumu rezultātā. Bet mūsdienu vēsturnieki pierāda, ka LSP sabruka no iekšienes, ka tā zaudēja tautas atbalstu, ka Stučkas augstprātība pret zemniekiem bija galvenais iemesls, kāpēc komunisti pazaudēja Latviju uz 20 gadiem. Līdz viņi atgriezās ar tankiem 1940. gadā, un tad jau viņi bija mācījušies no kļūdām. Sākumā viņi zemi iedeva, lai pēc tam to atņemtu un iedzītu zemniekus kolhozos. Bet vai Stučka saprata savu lomu šajā traģēdijā? Vai viņš kādreiz nožēloja savu lēmumu?
Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāiedziļinās tajā, kas notika ar viņu pēc LSPR sabrukuma. Stučka dzīvoja Maskavā līdz 1933. gadam, kad viņš nomira no sirds slimības. Viņa pēdējie gadi bija pilni ar pretrunām. No vienas puses, viņš bija augsti godināts padomju funkcionārs, no otras, viņš redzēja, kā Staļins iznīcina veco boļševiku gvardi, kā sākas represijas pret tiem, kuri atcerējās revolūcijas ideālus. Viņa personīgajā arhīvā, kas šodien glabājas Maskavā, ir saglabājušās piezīmes, kur viņš raksta par kļūdām agrīnajā periodā, bet nekad neprecizē, kādas tieši. Vai viņš domāja par Latviju? Vai viņš saprata, ka viņa dogmatisms izmaksāja tūkstošiem dzīvību? Mēs to nekad neuzzināsim. Bet viena lieta ir skaidra, viņa lēmums nedot zemi latviešu zemniekiem bija viens no lielākajiem politiskajiem pašnāvības aktiem 20. gadsimta vēsturē. Viņš iznīcināja savu varu ar vienu parakstu. Bet kāda bija otra puse, tie cilvēki, kurus Stučka nicināja? Kas bija latviešu kalps, latviešu strēlnieks, kurš sapņoja par zemi? Lai saprastu viņu, mums jāatgriežas vēsturē, ne tikai pie 1919. gada, bet daudz tālāk pie tā, kā veidojās latviešu zemnieka mentalitāte. Gadsimtiem ilgi latviešu zemnieks bija dzīvojis verdzībā vispirms vācu baronu, tad krievu muižnieku varā. Viņa dzīve bija klaušas, viņa nākotne bija ierobežota, viņa sapnis bija viens – iegūt savu zemes gabalu, kur viņš būtu saimnieks, nevis kalps. Šis sapnis tika nodots no paudzes paudzē, tas bija iausts latviešu tautas dziesmās, tas bija viņu brīvības mēraukla. Un kad pienāca revolūcija, kad sabruka vecā kārtība, šis sapnis šķita sasniedzams. Latviešu strēlnieki, tie vīri, kas kļuva par sarkanās armijas mugurkaulu, lielākoties bija laukstrādnieki. Viņi cīnījās ne tāpēc, ka ticēja Marksam vai Ļeņinam, bet tāpēc, ka viņiem bija apsolīta zeme. Un kad Stučka viņiem to atņēma, viņi sajuta, ka ir piekrāpti. Ir saglabājušies liecinieki, bijušo strēlnieku atmiņas, kas tika pierakstītas daudz vēlāk, jau pēc Otrā pasaules kara. Viens no viņiem, kurš vēlējās palikt anonīms, stāstīja: mēs gājām uz Rīgu ar cerību, ka beidzot būsim brīvi. Mēs domājām, ka tagad mēs dabūsim to, par ko mūsu tēvi sapņoja. Bet kad mums teica, ka zeme būs valsts īpašums, ka mēs strādāsim par algu tajā pašā muižā, kur mūsu tēvi bija kalpi, mēs sapratām, ka nekas nav mainījies. Tikai karoks ir cits. Šajos vienkāršajos, bet spēcīgajos vārdos ir visa traģēdija. Latviešu zemnieks negribēja būt proletārs, viņš gribēja būt saimnieks. Viņš negribēja strādāt kolektīvi, viņš gribēja strādāt savā zemē. Un Stučka, kurš bija dzimis turīgā saimnieka ģimenē, kurš pats bija baudījis īpašumu priekšrocības, to nevarēja saprast. Vai tas nebija ironiski? Cilvēks, kurš cēlās no tās šķiras, kuru viņš vēlāk nīda, nevarēja saprast to šķiru, kuru viņš apgalvoja pārstāvam. Bet ir vēl viena detaļa, kas padara šo stāstu vēl traģiskāku. Kad Stučkas valdība izdeva dekrētu par zemes nacionalizāciju, daudzi latviešu zemnieki sākotnēji tam ticēja. Viņi domāja, ka tas ir tikai pirmais solis, ka vēlāk zeme tiks sadalīta. Viņi gaidīja. Bet kad pagāja nedēļas, mēneši, un nekas nenotika, kad viņi redzēja, ka muižās tiek iecelti tie paši vācu pārvaldnieki, kad viņi saprata, ka viņi atkal ir tikai algāģi, sākās vilšanās. Un šī vilšanās pārvērtās dusmās. Zemnieki sāka slēpt labību, atteikties piegādāt pārtiku pilsētām, un tas izraisīja badu Rīgā. Stučka mēģināja cīnīties ar to, nosūtot rekvizīcijas vienības, bet tas tikai pasliktināja situāciju. Zemnieki sāka raudzīties uz padomju varu kā uz jaunu apspiestāju, un kad pienāca brīdis izvēlēties starp Stučku un Ulmani, viņi izvēlējās Ulmani. Kāpēc? Jo Ulmanis viņiem piedāvāja to, ko viņi vēlējās - zemi. Un tas bija pietiekami. 1919. gada maijā, kad Landesvērs ieņēma Rīgu, Stučkas armija praktiski nepastāvēja. Strēlnieki bija dezertējuši, atlikušie bija demoralizēti, un neviens negribēja mirt par režīmu, kurš viņus bija piekrāpis. Stučka bēga uz Rēzekni, tad uz Maskavu, un viņa sapnis par komunismu paraugvalsti Latvijā bija beidzies. Bet vai viņš saprata, kāpēc tas notika? Vai viņš kādreiz atzina, ka viņa dogmatisms, viņa augstprātība, viņa nespēja saprast latviešu zemnieka dvēseli bija galvenais iemesls viņa sakāvei? Padomju historiogrāfija to noliedza. Tā apgalvoja, ka LSP krita tikai ārējo spēku dēļ, ka Stučka bija varonis, kurš cīnījās pret pārspēku. Bet patiesība bija citāda. Stučka zaudēja ne tāpēc, ka viņam bija par maz ieroču vai karavīru, bet tāpēc, ka viņš zaudēja tautas atbalstu.
Un viņš to zaudēja ar vienu lēmumu nedot zemi tiem, kuri par to cīnījās. Šodien, skatoties atpakaļ uz šiem notikumiem, mēs varam uzdot jautājumu, vai Stučka varēja rīkoties citādi? Vai viņš varēja dot zemi zemniekiem un tādējādi saglabāt varu? Atbilde ir sarežģīta. No vienas puses, ja viņš būtu devis zemi, viņš būtu pārkāpis marksismu principus, viņš būtu radījis sīkburžuāziju, kas vēlāk varētu kļūt par komunismu pretinieku. No otras puses, nedodot zemi, viņš zaudēja varu uzreiz. Tātad viņš bija starp divām izvēlēm – pārkāpt ideju un saglabāt varu vai saglabāt ideju un zaudēt varu. Viņš izvēlējās otro. Un tas viņu iznīcināja. Bet vai tas nebija arī zināma varonība? Vai nav kaut kas cienījams cilvēkā, kurš atsakās pārkāpt savus principus, pat ja tas viņam maksā visu? Vai arī tas ir tikai muļķība, nespēja pielāgoties realitātei, dogmatisms, kas noved pie katastrofas? Bet kas notika ar tiem cilvēkiem, kuri bija viņam vistuvāk? Ar tiem, kuri redzēja Stučku ne kā vēstures figūru, bet kā dzīvu cilvēku ar viņa šaubām, bailēm, cerībām? Lai saprastu Stučkas traģēdiju pilnībā, mums jāiedziļinās viņa personīgajā dzīvē, jo tieši tur slēpjas atslēga uz jautājumu, vai viņš tiešām ticēja tam, ko darīja, vai arī viņš zināja, ka ved valsti postā, bet nevarēja apstāties. 1919. gada februārī, mēnesi pirms liktenīgā dekrēta parakstīšanas, notika saruna, par kuru liecina tikai viens cilvēks, Stučkas personīgais sekretārs Kārlis Petersons, kurš vēlāk emigrēja uz Zviedriju un tikai 60. gados pierakstīja savas atmiņas. Petersons atceras, ka vēlā vakarā, kad visi bija aizgājuši no Rīgas pils, Stučka viņu paaicināja palikt. Viņš staigāja pa kabinetu, smēķēja un pēkšņi teica: Kārli, vai tu zini, kas notiks, ja mēs dosim zemi zemniekiem? Viņi kļūs par īpašniekiem. Un īpašnieks vienmēr aizstāvēs savu īpašumu pret jebkuru, kas mēģinās to atņemt. Mēs radīsim šķiru, kas mūs nīdīs. Petersons atbildēja: bet biedri Stučka, vai viņi mūs nenīdīs vēl vairāk, ja mēs viņiem zemi nedosim? Stučka apstājās, paskatījās pa logu uz tumšo Rīgu un teica: iespējams. Bet tad viņi mūs nīdīs kā valdītājus, nevis kā laupītājus. Un tā ir atšķirība. Šī saruna, ja tā patiešām notika, atklāja kaut ko būtisku par Stučkas domāšanu. Viņš nebija naivs ideālists, kurš nezināja, ko dara. Viņš saprata risku. Bet viņš ticēja, ka var uzvarēt pret cilvēka dabu, pret gadsimtiem veidojušos ilgu pēc īpašuma, pret to, ko viņš sauca par sīkburžuāzisko mentalitāti. Viņš ticēja, ka ar pietiekamu spēku, ar pietiekamu propagandu, ar pietiekamu izglītošanu viņš var pārveidot latviešu zemnieku par jaunu cilvēku, kurš negrib īpašumu, kurš grib strādāt kolektīvi, kurš saprot komunismu priekšrocības. Bet vai šī ticība nebija pati par sevi augstprātīga? Vai nav augstprātīgi domāt, ka tu vari pārveidot cilvēku dabu, ka tu zini labāk par pašiem cilvēkiem, kas viņiem ir vajadzīgs? Un vai šī augstprātība nav bijusi visu totalitāro režīmu kodols, pārliecība, ka vara zina labāk par tautu? Lai saprastu, cik dziļi šī augstprātība bija iesakņojusies Stučkas domāšanā, mums jāplūko viņa publiskie uzstāšanās. 1919. gada martā, nedēļu pēc dekrēta izdošanas, viņš uzrunāja strēlnieku sapulci Rīgā. Viņa runa, kas saglabājusies arhīvos, ir pilna ar frāzēm, kas šodien skan gandrīz absurdi. Viņš teica: biedri strēlnieki, jūs esat cīnījušies par brīvību, un tagad daži no jums vēlas saņemt zemi. Bet es jums jautāju, vai jūs tiešām gribat kļūt par sīkīpašniekiem, kas rītos ceļas, lai slauktu govi un vakaros krīt gultā, domājot tikai par savu mazo saimniecību? Vai jūs negribat būt daļa no kaut kā lielāka, no jaunas sabiedrības, kur zeme pieder visiem, kur jūs strādājat ne sev, bet visai tautai? Zālē valdēja klusums. Strēlnieki skatījās viens uz otru. Un tad kāds no aizmuguras iesaucās: bet biedri Stučka, mēs gribam strādāt sev. Stučka atbildēja: tieši tāpēc jūs vēl neesat gatavi komunismam. Bet mēs jūs izglītosim. Šis moments, mēs jūs izglītosim, ir atslēga uz visu. Stučka uzskatīja, ka zemnieki ir nepietiekami attīstīti, lai saprastu, kas viņiem ir patiešām vajadzīgs. Viņš uzskatīja, ka viņa uzdevums ir viņus izglītot, pat ja viņi tam pretojās. Un šī attieksme, šī pārliecība, ka vara zina labāk par tautu, bija tieši tas, kas viņu nogalināja. Jo cilvēki, kurus viņš mēģināja izglītot, vienkārši aizgāja. Viņi dezertēja no armijas, viņi slēpa labību, viņi atbalstīja Ulmani. Un Stučka palika viens ar savu pareizo teoriju, bet bez tautas. Bet vai viņš to saprata?
Vai viņš kādreiz atzina, ka viņa izglītošana bija patiesībā piespiedu pārveidošana, kas neizbēgami izraisīja pretestību? Vai viņš kādreiz apšaubīja savu pārliecību, ka viņš zina labāk? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāplūko vēl viena liecība, šoreiz no cilvēka, kurš bija Stučkas politiskais pretinieks, bet personīgi viņu pazina. Fricis Menders, kurš vēlāk kļuva par Ulmaņa valdības ministru, atcerējās sarunu ar Stučku, kas notika vēl pirms revolūcijas, 1915. gadā, kad abi bija bēgļi Krievijā. Menders rakstīja: Es viņam jautāju: Pēteri, vai tu tiešām tici, ka var izveidot sabiedrību bez privātīpašuma? Viņš man atbildēja: Fricis, privātīpašums ir vēsturisks fenomens. Tas radās noteiktos apstākļos, un tas izzudīs, kad apstākļi mainīsies. Mēs mainīsim apstākļus. Es viņam teicu, bet cilvēki grib īpašumu ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ. Viņi grib to, jo tas viņiem dod drošības sajūtu, kontrolas sajūtu pār savu dzīvi. Viņš man atbildēja: tieši tāpēc viņi ir jāizglīto. Viņiem jāparāda, ka īsta drošība nāk no kolektīva, nevis no individuālā īpašuma. Menders noslēdza: Es sapratu, ka ar viņu nav iespējams diskutēt. Viņš dzīvoja savā teorētiskajā pasaulē, kur viss bija skaidrs un loģisks. Bet realitāte ir nekārtīga, pretrunīga, un tā nepakļaujas teorijām. Šī liecība ir būtiska, jo tā parāda, ka Stučkas dogmatisms nebija jauns, tas bija viņa personības kodols jau pirms viņš ieguva varu. Bet vara šo dogmatismu padarīja letālu. Kad Stučka bija tikai teorētiķis, viņa uzskati varēja būt interesanti, pat provokatīvi. Bet kad viņš kļuva par valdības vadītāju, kad viņa lēmumi ietekmēja tūkstošiem dzīvību, viņa nespēja pielāgoties realitātei, kļuva par katastrofu. Un tomēr, vai mēs varam viņu tikai nosodīt? Vai nav kaut kas traģisks cilvēkā, kurš tik ļoti tic savām idejām, ka ir gatavs upurēt visu, pat savu varu, pat savu valsti, lai paliktu uzticīgs šīm idejām? Vai tas nav zināmā mērā varonīgi? Vai arī tas ir tikai muļķība, nespēja atzīt, ka tu kļūdies? 1919. gada aprīlī, kad situācija kļuva kritiska, kad dezertēšana no armijas bija masveida, kad Rīgā valdīja bats, Stučkas tuvākie līdzstrādnieki mēģināja viņu pārliecināt mainīt kursu. Viens no viņiem bija Fricis Roziņš, LSP iekšlietu komisārs, kurš vēlāk tika nošauts Staļina laikā. Roziņš pēc liecībām teica Stučkam: Pēteri, mums jārīkojas. Mums jādod zemniekiem zeme, citādi mēs zaudēsim visu. Stučka atbildēja: Ja mēs dosim viņiem zemi, mēs zaudēsim visu tāpat. Mēs radīsim šķiru, kas būs mūsu nāves spriedums. Labāk zaudēt tagad, paliekot uzticīgiem principiem, nekā uzvarēt, pārkāpjot tos. Roziņš mēģināja argumentēt, bet Ļeņins Krievijā deva zemi. Stučka atcirta: Ļeņins ir pragmatiķis. Es esmu principiāls. Un Latvija nav Krievija. Mēs esam attīstītāki, mēs varam iet taisni uz komunismu, nevis caur kapitālismu. Šī saruna, ja tā notika, parāda Stučkas traģisko kļūdu. Viņš uzskatīja, ka principi ir svarīgāki par realitāti, ka ideja ir svarīgāka par cilvēkiem. Bet kas notika ar viņa ģimeni? Ar cilvēkiem, kuri viņu mīlēja ne kā politiķi, bet kā tēvu, vīru, draugu. Stučkas sieva Anna bija klusa sieviete, kas reti parādījās publiskajā dzīvē. Bet ir saglabājušās vēstules, ko viņa rakstīja savai māsai Zviedrijā 1919. gada pavasarī. Vienā no tām viņa raksta: Pēteris strādā dienu un nakti. Viņš gandrīz neēd, gandrīz nerunā. Viņš ir kā apsēsts. Es viņam saku: Pēteri, tu iznīcini sevi. Bet viņš man atbild: es iznīcinu veco pasauli. Anna turpina: es redzu, kā viņš cieš. Viņš redz, ka cilvēki viņu neizprot, ka viņa paša biedri viņu kritizē, ka armija viņu pamet. Bet viņš nevar apstāties. Viņš ir kā cilvēks, kurš skrien uz bezdibeni, bet nevar pagriezties atpakaļ, jo tas nozīmētu atzīt, ka viņš ir kļūdījies. Šīs vēstules atklāja citu Stučku, ne augstprātīgo dogmatiķi, bet cilvēku, kurš cieš, kurš redz savu sapni sabrūkam, bet nevar atzīt sakāvi. Ir vēl viena detaļa, kas padara šo stāstu vēl traģiskāku. Stučkas tēvs, tas turīgais zemnieks no Kokneses, nomira 1918. gadā, tieši pirms LSP izveidošanas. Pēc dažu liecību, Stučka nekad īsti nesalīdzināja attiecības ar tēvu, kurš negribēja, lai dēls kļūst par revolucionāru. Tēvs gribēja, lai Pēteris pārņem saimniecību, kļūst par cienījumu saimnieku, dzīvo mierīgu dzīvi. Bet Pēteris izvēlējās citu ceļu, revolūcijas ceļu. Un tagad, kad viņš bija pie varas, viņš iznīcināja tieši to, ko viņa tēvs bija veidojis, privātīpašumu,
neatkarīgu saimniecību, zemnieka lepnumu. Vai tas nebija zināms psiholoģisks konflikts? Vai Stučkas naids pret privātīpašumu nebija daļēji naids pret savu izcelsmi, pret savu tēvu, pret to, no kā viņš bija aizbēdzis? Vai viņš nemēģināja pierādīt, ka viņa izvēle bija pareiza, iznīcinot visu, kas atgādināja viņam par viņa pagātni? Bet mēs nevaram aizmirst par otru pusi, par tiem cilvēkiem, kurus Stučkas lēmumi tieši ietekmēja. Par latviešu zemniekiem, kuri bija cerējuši uz zemi un saņēma vilšanos. Viens no viņiem bija Jānis Kalniņš, bijušais strēlnieks, kurš vēlāk emigrēja uz Ameriku un pierakstīja savas atmiņas. Viņš raksta: Es atceros dienu, kad mums paziņoja, ka zeme netiks dalīta. Mēs stāvējām kazarmās un komisārs mums lasīja dekrētu. Viņš runāja par kolektīvo saimniekošanu, par jaunās sabiedrības celtniecību, par to, ka mēs būsim laimīgāki, strādājot kopā. Bet es skatījos uz saviem biedriem, un es redzēju viņu sejās to pašu, ko jūtu es - vilšanos, dusmas, sajūtu, ka mūs ir piekrāpuši. Mēs bijām cīnījušies, domājot, ka cīnāmies par savu zemi. Bet izrādījās, ka mēs cīnījāmies par kāda cita ideju. Kalniņš turpina: Tajā naktī es pieņēmu lēmumu. Es dezertēšu. Es vairs necīnīšos par cilvēkiem, kuri man sola visu, bet nedod neko. Šīs liecības gan no Stučkas tuviniekām, gan no viņa pretiniekiem veido pilnu ainu par traģēdiju, kas notika 1919. gada pavasarī. No vienas puses, cilvēks, kurš ticēja savām idejām tik ļoti, ka bija gatavs upurēt visu. No otras puses, cilvēki, kuri gribēja vienkāršu lietu, savu zemes gabalu, savu nākotni, savu brīvību. Un starp viņiem plaisa, kas kļuva arvien plašāka, līdz tā kļuva par bezdibeni, kas aprīja Stučkas varu. Bet vai šī traģēdija bija neizbēgama? Vai Stučka varēja rīkoties citādi? Vai viņš varēja būt vienlaikus uzticīgs saviem principiem un pragmatisks? Vai viņš varēja dot zemi zemniekiem, sakot, ka tas ir tikai pagaidu pasākums, un vēlāk pakāpeniski virzīties uz kolektīvo saimniekošanu? Vai viņš varēja mācīties no Ļeņina, kurš saprata, ka politikā principi ir jāupurē varas saglabāšanas vārdā? Atbilde iespējams ir tāda, ka Stučka nevarēja rīkoties citādi, jo tas būtu nozīmējis pārstāt būt Stučkam. Viņa identitāte, viņa pašizjūta bija cieši saistīta ar viņa principiem. Viņš bija cilvēks, kurš definēja sevi caur savām idejām, un pārkāpt šīs idejas nozīmētu pārkāpt sevi. Tāpēc viņš izvēlējās zaudēt varu, bet saglabāt savu integritāti. Un šī izvēle viņu iznīcināja. Bet vai mēs varam viņu tikai nosodīt? Vai nav kaut kas cienījams cilvēkā, kurš atsakās kļūt cinisks, kurš atsakās pārkāpt savus principus, pat ja tas viņam maksā visu? Vai arī tas ir tikai muļķība, nespēja saprast, ka politikā principi ir jāpielāgo realitātei, nevis realitāte principiem? Vai Stučka bija traģisks varonis vai vienkārši dogmatisks fanātiķis, kurš pazaudēja valsti sava augstprātības dēļ? 1919. gada maija sākumā, kad Landesvēra un dzelzsdivīzijas spēki tuvojās Rīgai, Stučka sasauca pēdējo valdības sēdi. Pēc liecībām viņš bija mierīgs, gandrīz rezignēts. Viņš teica: biedri, mēs esam zaudējuši. Bet mēs neesam zaudējuši tāpēc, ka mūsu idejas bija nepareizas. Mēs esam zaudējuši tāpēc, ka tauta vēl nav gatava šīm idejām. Bet nākotne pieder mums. Nākotne pieder komunismam. Viens no klātesošajiem, kurš vēlāk aizbēga uz rietumiem, atcerējās: es skatījos uz viņu un domāju, vai viņš tiešām tic tam, ko saka. Vai viņš tiešām domā, ka problēma ir tautā, nevis viņā? Vai viņš tiešām neredz, ka viņa dogmatisms, viņa nespēja kompromisēt, viņa augstprātība pret zemniekiem bija galvenais iemesls mūsu sakāvei? Bet Stučka šķiet to neredzēja. Vai arī viņš to redzēja, bet nevarēja atzīt, jo tas būtu nozīmējis atzīt, ka viņa visa dzīve, viņas visas idejas bija kļūda. Pēc LSP sabrukuma Stučka aizbēga uz Maskavu, kur viņš dzīvoja vēl 14 gadus. Viņš turpināja strādāt padomju sistēmā, rakstīja teorētiskus darbus, bet nekad publiski nerunāja par Latviju. Vai viņš par to domāja? Vai viņš naktīs, kad nevarēja aizmigt, atcerējās tos strēlniekus, kuri viņu bija pametu? Vai viņš atcerējās tos zemniekus, kuri bija cerējuši uz zemi? Vai viņš jautāja sev, kas būtu noticis, ja es būtu devis viņiem zemi? Vai mēs būtu saglabājuši varu? Vai Latvija būtu palikusi padomju? Mēs to nekad neuzzināsim. Bet viena lieta ir skaidra: Stučkas lēmums nedot zemi latviešu zemniekiem bija viens no lielākajiem politiskajiem pašnāvības aktiem 20. gadsimta vēsturē.
Un šis lēmums izmaksāja ne tikai viņam, bet tūkstošiem cilvēku, kuri mira karā, kuri cieta badā, kuri zaudēja savu nākotni. Vai šī cena bija vērta principu saglabāšanas? Vai Stučka, mirstot 1933. gadā, jūtās mierīgs, zinot, ka viņš palika uzticīgs savām idejām? Vai arī viņš jūtās vainīgs, zinot, ka viņa augstprātība izmaksāja valsti? Bet kas patiesībā notika ar tiem dokumentiem, kas varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem? 1919. gada 22. maijā, dienā, kad Landesvērs ieņēma Rīgu, LSP iekšlietu komisariāta darbinieki dedzināja arhīvus. Liecinieki atceras, kā no Rīgas pils logiem virmoja dūmi visu dienu. Kas tika iznīcināts? Oficiālie protokoli, slepenā saraksta ar Maskavu, ziņojumi par noskaņojumu armijā, slepenie ziņojumi par zemnieku pretestību. Bet visvairāk personīgā sarakste. Stučkas vēstules, viņa piezīmes, viņa dienas grāmatas, ja tādas bija. Viss, kas varētu atklāt, ko viņš patiešām domāja, ko viņš jūta, vai viņš šaubījās. Šodien Latvijas valsts vēstures arhīvā glabājas tikai fragmenti, daži protokoli, daži rīkojumi, daži propagandas materiāli. Bet personīgais Stučka ir pazudis. Vai tas bija nejaušība? Vai arī kāds apzināti gribēja paslēpt patiesību? Un ja jā, tad ko tieši viņi slēpa? Kādus Stučkas noslēpumus viņa aizveda līdz liesmās? Ir viens dokuments, kas izdzīvoja. Tas ir slepenais ziņojums, ko 1919. gada aprīļa vidū Rīgas čekas priekšnieks Jēkabs Peters nosūtīja Stučkam. Ziņojumā teikts, situācija armijā kritiska. Pēdējās 2 nedēļās dezertējuši 386 strēlnieki. Aizturēti un nošauti 26. Bet tas neaptur procesu. Karavīri atklāti runā, ka necīnīsies par varu, kas viņiem nedod zemi. Ieteicams nekavējoties pārskatīt agrāro politiku, citādi armija sabruks. Stučkas atbilde uz šo ziņojumu ir pierakstīta ar roku dokumenta malā, dezertierus sodīt bargāk. Propagandu pastiprināt. Politiku nemainīt. 3 teikumi, kas liecina par visu. Stučka redzēja katastrofu, bet atteicās mainīt kursu. Viņš izvēlējās represijas, nevis kompromisu. Viņš izvēlējās savu principu saglabāšanu, nevis savas varas saglabāšanu. Un šī izvēle viņu nogalināja. Bet kāpēc viņš to darīja? Vai viņš tiešām ticēja, ka ar propagandu un represijām var pārvarēt cilvēku dabisko ilgu pēc zemes? Vai arī viņš vienkārši nevarēja atzīt, ka kļūdījās? Lai saprastu Stučkas stāvokli tajā brīdī, mums jāiedziļinās viņa fiziskajā un psiholoģiskajā stāvoklī. Pēc liecībām 1919. gada aprīlī Stučka bija dramatiski mainījies. Cilvēks, kurš pirms pusgada bija bijis enerģisks 54 gadus vecs vīrietis, tagad izskatījās pēc 70 gadnieka. Viņa mati bija pilnībā nosirmojuši, seja kļuvusi novārdzusi, acis iegremdušās. Viņš gulēja 3–4 stundas naktī, ēda neregulāri, smēķēja nepārtraukti. Viņa personīgais ārsts Augusts Kirhenšteins vēlāk atcerējās. Es viņam teicu, ka viņš iznīcina sevi, ka viņam nepieciešams atpūta. Bet viņš man atbildēja, es atpūtīšos, kad uzvaram. Bet uzvara nekad nenāca, un viņš turpināja sevi iznīcinot. Šis fiziskais sabrukums bija tieši varas cenas izpausme. 5 mēneši pie varas bija Stučku novecojuši par 20 gadiem. Bet vai šis fiziskais sabrukums neietekmēja arī viņa spriešanas spējas? Vai viņa dogmatisms nebija daļai noguruma, izsīkuma, nespējas skaidri domāt rezultāts? Ir vēl viena detaļa, kas liecina par Stučkas stāvokli. 1919. gada maija sākumā viņš sāka lietot miega zāles. Viņa sieva Anna vēstulē māsai raksta, Pēteris vairs nevar aizmigt bez pulveriem. Viņš mostas naktī kliedz. Viņam ir murgi. Viņš redz strēlniekus, kas viņu pamet, viņš redz zemniekus, kas viņu nolāda. Viņš ir kļuvis paranoisks, viņš domā, ka visi viņu nodod, ka pat viņa tuvākie biedri plāno viņu gāzt. Viņš uzticas tikai dažiem cilvēkiem, un pat viņiem viņš saka arvien mazāk. Šī liecība atklāja citu Stučkas pusi, nepārliecināto revolucionāru, bet salauztu cilvēku, kurš redz savu sapni sabrūkam un nespēja to apturēt. Viņa paranoja nebija nepamatota, patiešām daži viņa biedri mēģināja viņu pārliecināt atkāpties, nodot varu citam. Bet Stučka atteicās. Viņš turējās pie varas ne tāpēc, ka gribēja varu, bet tāpēc, ka atkāpšanās būtu nozīmējusi atzīt sakāvi, atzīt, ka viņa politika bija kļūda.
Bet kamēr Stučka salauzās fiziskai un psiholoģiski, kas notika ar viņa pretinieku, ar Kārli Ulmani, kurš no kuģa Saratovu, Liepājā vadīja pagaidu valdību. Ulmanis bija pilnīgs Stučkas pretstats. Kur Stučka bija teorētiķis, Ulmanis bija pragmatiķis. Kur Stučka dzīvoja grāmatās, Ulmanis dzīvoja realitātē. Kur Stučka nicināja zemniekus, Ulmanis viņus saprata, jo pats bija zemnieka dēls. Un Ulmanis saprata vienu vienkāršu patiesību, ko Stučka nevarēja vai negribēja saprast – latvietis cīnīsies par to, kas viņam pieder. Tāpēc Ulmanis izdeva savu slaveno solījumu – zeme katram, kurš aizstāvēs Latviju. Un šis solījums izdarīja to, ko neizdarīja nekāda propaganda, tas pārvērta Ulmaņa armiju no neliela bruņota pulciņa par tautas kustību. Strēlnieki, kas dezertēja no Stučkas armijas, pārgāja Ulmaņa pusē. Zemnieki, kas slēpa labību no Stučkas rekvizīcijas vienībām, pabaroja Ulmaņa karavīrus. Un kad pienāca izšķirošā cīņa, Stučkam nebija ar ko cīnīties. 1919. gada 21. maijā, dienu pirms Rīgas krišanas, notika pēdējā Stučkas valdības sēde. Protokols, kas saglabājies fragmentāri, liecina par haotisku atmosfēru. Komisāri strīdējās, vainoja viens otru, meklēja vainīgos. Bet Stučka klusēja. Viņš sēdēja galda galā, smēķēja un skatījās pa logu. Kad visi bija izrunājušies, viņš piecēlās un teica: biedri, mēs esam zaudējuši šo kauju. Bet karš turpinās. Komunisms uzvarēs, jo tas ir vēstures likumsakarība. Mūsu kļūda bija ne tas, ka mēs bijām pārāk radikāli, bet tas, ka mēs nebijām pietiekami radikāli. Mums vajadzēja iznīcināt veco šķiru pilnībā, nevis mēģināt to pārveidot. Šie vārdi, mums vajadzēja būt vēl radikālākiem, liecina, ka Stučka līdz pašam beigām neko nebija iemācījies. Viņš joprojām uzskatīja, ka problēma bija ne viņa politikā, bet tās nepietiekamajā radikalitātē. Viņš joprojām ticēja, ka ar pietiekamu spēku, ar pietiekamām represijām viņš būtu varējis pārvarēt zemnieku pretestību. Bet kas notika ar tiem cilvēkiem, kuri zināja vairāk nekā viņi publiski teica? Ar tiem, kuri bija Stučkas iekšējā lokā, kuri redzēja viņa šaubas, viņa bailes, viņa izmisumu? Viens no viņiem bija Pēteris, Stučkas personīgais šoferis Jānis Liepiņš, kurš katru dienu veda viņu no mājām uz Rīgas pili un atpakaļ. Liepiņš vēlāk emigrēja uz Vāciju un tikai 60. gados pierakstīja savas atmiņas. Viņš atceras, braucieni no pils uz mājām bija īpaši. Tad, kad ap viņu nebija citu cilvēku, Stučka kļuva citāds. Viņš runāja pats ar sevi, viņš nopūtās, viņš šķita noguris un vecs. Reiz, tas bija aprīļa beigās, viņš man teica: Jāni, vai tu domā, ka es daru pareizi? Es atbildēju: es nezinu, biedri Stučka, es esmu tikai šoferis. Viņš teica: tieši tāpēc es tev jautāju. Tu esi vienkāršs cilvēks, tu zini, ko vienkārši cilvēki domā. Vai viņi saprot, kāpēc es nedodu viņiem zemi? Es atbildēju godīgi: nē, biedri Stučka, viņi nesaprot. Viņš klusēja ilgi, tad teica: es arī dažreiz nesaprotu. Šī liecība, ja tā ir patiesa, ir šokējoša. Tā liecina, ka Stučka pats šaubījās par savu politiku, ka viņš pats dažreiz nesaprata, kāpēc viņš dara to, ko dara. Bet viņš nevarēja apstāties, jo apstāšanās būtu nozīmējusi atzīt, ka viņš kļūdās, un tas viņam bija neiespējami. Viņš bija ieslodzīts savā loģikā, savā dogmatismā, un viņš nevarēja no tā izlausties, pat ja viņš gribēja. Bet vai viņš tiešām gribēja? Vai arī šīs šaubas bija tikai īslaicīgas vājuma brīži, kurus viņš pārvarēja ar jaunu pārliecības devu? Mēs to nekad neuzzināsim. Bet viena lieta ir skaidra: Stučka bija cilvēks, kurš cīnījās ne tikai pret saviem ārējiem ienaidniekiem, bet arī pret sevi, pret savām šaubām, pret savu cilvēcību. Un šī cīņa viņu iznīcināja tikpat noteikti kā ārējā cīņa. 1919. gada 22. maijā, kad Landesvērs ieņēma Rīgu, Stučka un viņa valdība bēga uz Rēzekni. Bēgšana bija haotiska, vilcieni bija pārpildīti, ceļi bloķēti, visur valdīja panika. Bet Stučka pēc liecībām bija mierīgs, gandrīz vienaldzīgs. Viņš sēdēja vilcienā, skatījās pa logu uz Latvijas laukiem, ko viņš zaudēja, un klusēja. Viens no viņa pavadoņiem atcerējās: es viņam jautāju: biedri Stučka, ko mēs darīsim tagad? Viņš man atbildēja: mēs turpināsim cīņu. Bet viņa balsī nebija pārliecības. Viņš runāja kā cilvēks, kurš zina, ka viss ir beidzies, bet vēl nespēja to atzīt. Un tiešām LSP pastāvēja vēl dažus mēnešus Latgalē, bet tā jau bija tikai agonija. 1919. gada janvārī Stučka bēga uz Maskavu,
un viņa sapnis par komunismu paraugvalsti Latvijā bija beidzies. Bet pats svarīgākais jautājums paliek, kas īsti uzvarēja Stučkas krišanā? Vai tas bija Ulmanis ar savu pragmatismu? Vai tas bija latviešu zemnieks ar savu neatlaidīgo ilgu pēc zemes? Vai arī tas bija kaut kas dziļāks, cilvēka dabas uzvara pār ideoloģiju, realitātes uzvara pār teoriju? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāplūko, kas notika pēc Stučkas krišanas. Ulmaņa valdība patiešām sadalīja muižu zemes zemniekiem. 1920. gadā tika pieņemts agrārās reformas likums, kas radīja tūkstošiem jaunu saimniecību. Un šie jaunie saimnieki kļuva par Latvijas neatkarības stūrakmeni. Viņi bija tie, kuri strādāja, ražoja, veidoja ekonomiku. Viņi bija tie, kuri aizstāvēja valsti. Un viņi bija tie, kurus Stučka bija nicinājis kā sīkburžuāziju. Ironija ir tāda, ka tieši šī sīkburžuāzija izveidoja stabilu, demokrātisku, ekonomiski veiksmīgu Latviju, kas pastāvēja 20 gadus līdz 1940. gadam, kad komunisti atgriezās ar tankiem. Un tad komunisti mācījās no Stučkas kļūdas. Viņi sākumā zemi iedeva, lai iegūtu zemnieku atbalstu. Bet tad, kad vara bija nostiprinājusies, viņi to atņēma un iedzina zemniekus kolhozos. Viņi darīja to, ko Stučka būtu bijis jādara 1919. gadā, vispirms iegūt varu ar kompromisiem, tad nostiprināt to ar spēku. Bet vai šī mācība nebija pati par sevi traģiska? Vai tā nenozīmēja, ka komunisms var uzvarēt tikai ar meliem un varu, nevis ar pārliecināšanu? Vai Stučkas sakāve nenozīmēja, ka komunisma idejas pašas par sevi ir nepieņemamas cilvēkiem, ka tās var īstenot tikai ar spēku? Un ja tā, tad vai Stučka nebija godīgāks par saviem pēctečiem? Viņš vismaz mēģināja īstenot komunismu atklāti, bez meliem, un viņš zaudēja. Viņa pēcteči mēģināja to īstenot ar meliem un varu, un viņi uzvarēja uz laiku. Bet galu galā viņi arī zaudēja, jo sistēma, kas balstās uz meliem un varu, nevar pastāvēt mūžīgi. Bet kas notika ar pašu Stučku pēc viņa bēgšanas uz Maskavu? Viņš dzīvoja tur vēl 14 gadus, strādāja padomju tieslietu sistēmā, rakstīja teorētiskus darbus. Bet viņš nekad publiski nerunāja par Latviju, nekad neanalizēja savas kļūdas, nekad neatzina, ka viņa dogmatisms izmaksāja valsti. Kāpēc? Vai viņš joprojām ticēja, ka viņam bija taisnība? Vai arī viņš vienkārši nevarēja atzīt patiesību, jo tā būtu bijusi pārāk sāpīga? Ir viena liecība, kas iespējams atklāja atbildi. 1929. gadā, 10 gadus pēc LSPR sabrukuma, Stučka uzrakstīja rakstu par kreiso novirzi agrīnajā padomju kustībā. Viņš rakstīja: daži biedri uzskatīja, ka var pārlēkt pāri vēstures fāzēm, ka var uzreiz ieviest komunismu, neņemot vērā objektīvos apstākļus. Šī kļūda izmaksāja mums dārgi. Vai viņš runāja par sevi? Vai viņš beidzot atzina savu kļūdu? Raksts to neprecizē. Viņš runā par dažiem biedriem, nevis par sevi. Bet lasot starp rindām, ir grūti neizvairīties no sajūtas, ka Stučka beidzot saprata, ko viņš bija izdarījis. Bet bija par vēlu. Stučka nomira 1933. gadā no sirds slimības. Viņa bēres bija oficiāls, godpilnas, viņš bija vecs boļševiks, revolucionārs, padomju funkcionārs. Bet cik daudz cilvēku, kas stāvēja pie viņa zārka, atcerējās Latviju? Cik daudz domāja par tiem strēlniekiem, kas viņu bija pametuši? Cik daudz domāja par tiem zemniekiem, kas bija cerējuši uz zemi un saņēma vilšanos? Mēs to nezinām. Bet viena lieta ir skaidra: Stučkas mantojums nav viņa teorētiskie darbi, nav viņa juridiskās reformas. Viņa mantojums ir brīdinājums par to, kas notiek, kad ideoloģija kļūst svarīgāka par cilvēkiem, kad principi kļūst svarīgāki par realitāti, kad vara domā, ka zina labāk par tautu. Šis brīdinājums ir aktuāls arī šodien, jo augstprātība pret parastajiem cilvēkiem, pārliecība, ka vara zina labāk, nekad nav pazudusi. Tā tikai maina formas. Un tā mēs nonākam pie pēdējā, vissvarīgākā jautājuma: vai Stučkas stāsts ir tikai vēsture, vai arī tas ir kaut kas vairāk? Vai tas ir tikai stāsts par vienu cilvēku, kas pieņēma vienu kļūdainu lēmumu, vai arī tas ir stāsts par mūžīgu konfliktu starp ideāliem un realitāti, starp to, kā pasaulē vajadzētu būt, un to, kāda tā ir? Stučka ticēja, ka viņš var pārveidot cilvēku dabu, ka viņš var radīt jaunu cilvēku, kurš negrib īpašumu, kurš grib strādāt kolektīvi, kurš saprot komunismu priekšrocības. Bet viņš sadūrās ar realitāti, ar cilvēkiem, kuri gribēja vienkāršas lietas, kuri gribēja savu zemi, savu nākotni, savu brīvību. Un šī sadursme viņu iznīcināja.
Bet vai tas nozīmē, ka ideāli ir jāpamet? Vai tas nozīmē, ka mums jābūt tikai pragmatiķiem, ciniskiem, gataviem upurēt principus varas vārdā? Vai arī ir kāds vidusceļš, veids, kā saglabāt ideālus, bet pielāgot tos realitātei? Šis jautājums paliek bez atbildes, jo katrs laiks, katra sabiedrība, katrs cilvēks atbild uz to savādāk. Bet Stučkas stāsts mums atgādina vienu būtisku patiesību. Vara, kas nicina savus cilvēkus, kas uzskata, ka zina labāk par viņiem, kas atsakās klausīties viņu vēlmēs, ir lemta sakāvei. Neatkarīgi no tā, cik pareiza ir tās ideoloģija, cik izcili ir tās vadītāji, cik spēcīga ir tās armija. Jo galu galā vara pastāv tikai tik ilgi, cik ilgi tauta to atbalsta. Un tauta atbalsta varu tikai tad, kad vara kalpo tautai, nevis otrādi. Stučka to aizmirsa. Vai mēs? Bet ir vēl viena patiesība, ko Stučkas stāsts atklāja, patiesība par cilvēkiem, kuri zināja vairāk nekā jebkad teica. Par tiem, kuri bija blakus viņam pašās pēdējās dienās, kad viss jau bija zaudēts, bet vēl nebija atzīts. 1919. gada 21. maijā, pēdējā naktī pirms bēgšanas no Rīgas, Stučkas personīgais sekretārs Kārlis Petersons palika ar viņu pilī līdz rītausmai. Viņš vēlāk atcerējās, Stučka sēdēja pie loga, skatījās uz tumšo Rīgu un smēķēja. Viņš neteica neko stundu ilgi. Tad viņš man jautāja, Kārli, vai tu zini, kāda ir lielākā ironija? Es atbildēju, ka nezinu. Viņš teica, es cīnījos pret baroniem, kuri uzskatīja, ka zemnieki ir pārāk muļķi, lai saprastu, kas viņiem ir labākais. Un tagad es pats esmu kļuvis par baronu. Petersons turpināja, es viņam jautāju, vai jūs nožēlojat? Viņš ilgi klusēja, tad atbildēja, nožēlošana ir buržuāziska emocija. Bet ja es būtu zinājis, ka tas viss beigsies šādi? Es viņam jautāju, ko jūs būtu darījis citādi? Viņš neatbildēja. Šī saruna, ja tā patiešām notika, atklāja visu Stučkas traģēdiju. Viņš saprata savu kļūdu, bet nevarēja to atzīt pats sev. Viņš redzēja ironiju, ka viņš bija kļuvis par to pašu, pret ko cīnījās. Bet viņš nevarēja pateikt, ko būtu darījis citādi, jo tas būtu nozīmējis atzīt, ka viņa visa dzīve, viņa visas idejas bija balstītas uz kļūdu. Un tā viņš izvēlējās klusēšanu. Bet kas notika ar tiem dokumentiem, kas varētu pierādīt šo sarunu? Kas varētu atklāt Stučkas patiesos motīvus, viņa patiesās jūtas? Tie tika iznīcināti tajā pašā naktī, kad viņš bēga no Rīgas. Bet vai tie tika iznīcināti nejauši, haosa vidū, vai arī kāds apzināti gribēja paslēpt patiesību? Un ja jā, tad kas? Pats Stučka? Viņa tuvākie biedri? Vai vēlāk padomju vara, kas negribēja, lai cilvēki zina, ka viens no revolūcijas varoņiem bija šaubījies? Ir viens cilvēks, kurš varētu zināt atbildi, Jēkabs Peters, Rīgas čekas priekšnieks, kurš bija atbildīgs par dokumentu iznīcināšanu. Peters vēlāk kļuva par vienu no augstākajiem čekas funkcionāriem Maskavā, bet 1938. gadā viņš tika arestēts Staļina lielajās tīrīšanās un nošauts. Pirms nāves viņš tika spīdzināts, un viņa pratināšanas protokoli, kas šodien glabājas Maskavas arhīvos, satur vienu interesantu fragmentu. Pratinātājs viņam jautāja, jūs iznīcinājāt dokumentus Rīgā 1919. gada maijā. Kādu rīkojumu jūs izpildījāt? Peters atbildēja, Stučkas personīgo rīkojumu. Pratinātājs, kāpēc viņš gribēja iznīcināt dokumentus? Peters, viņš teica, ka tauta nav gatava zināt patiesību. Pratinātājs, kādu patiesību? Peters, to, ka mēs zaudējām ne tāpēc, ka bijām vāji, bet tāpēc, ka bijām augstprātīgi. Šī liecība, ja tā ir patiesa, ir šokējoša. Tā nozīmē, ka Stučka pats saprata savu kļūdu, bet apzināti slēpa to no vēstures. Viņš gribēja, lai cilvēki atceras viņu kā revolucionāru varoni, kurš zaudēja pret pārspēku, nevis kā dogmatiķi, kurš zaudēja pret savu augstprātību. Bet vai šī vēlme nebija pati par sevi augstprātīga? Vai nav augstprātīgi domāt, ka tu vari kontrolēt, ko cilvēki domās par tevi pēc tavas nāves? Vai nav augstprātīgi slēpt patiesību, jo tu uzskaiti, ka tauta nav gatava to zināt? Un tomēr, vai mēs varam viņu tikai nosodīt? Cik daudz no mums, saskaroties ar savu lielāko kļūdu, būtu pietiekami drosmīgi, lai to atzītu? Cik daudz izvēlētos klusēšanu, slēpšanu, aizmirstību? Bet ir vēl viena versija par to, kas patiesībā notika ar tiem dokumentiem. Daži vēsturnieki uzskata, ka tos iznīcināja ne Stučka, bet Maskava, jau pēc viņa nāves, 30. gados, kad Staļins tīrīja veco boļševiku mantojumu.
Pēc šīs versijas Stučkas personīgais arhīvs, kas tika pārvests uz Maskavu pēc viņa nāves, saturēja dokumentus, kas bija bīstami padomju varai. Kas tieši? Iespējams, Stučkas saraksta ar Ļeņinu, kurā viņš kritizēja Maskavas politiku. Iespējams, viņa dienas grāmatas, kurās viņš atzina savas šaubas. Iespējams, ziņojumi par to, ka Maskava zināja par katastrofu Latvijā, bet neko nedarīja, lai to novērstu. Viss, kas varētu apšaubīt oficiālo versiju, ka LSP krita tikai ārējo spēku dēļ. Un tā šie dokumenti tika iznīcināti un patiesība tika aprakta līdz ar tiem. Bet vai šī versija ir patiesa? Mēs to nekad neuzzināsim, jo cilvēki, kuri zināja, ir miruši un dokumenti ir pazuduši. Bet kas notika ar tiem cilvēkiem, kuri izdzīvoja Stučkas režīmu? Ar tiem zemniekiem, kuri bija cerējuši uz zemi un saņēma vilšanos? Ar tiem strēlniekiem, kuri bija cīnījušies un tad dezertējuši? Viens no viņiem bija Jānis Kalniņš, bijušais strēlnieks, kurš emigrēja uz Ameriku. Viņš pierakstīja savas atmiņas 60. gados, un tajās ir viens fragments, kas liecina par to, kā viņš atcerējās Stučku. Es viņu redzēju tikai reizi, kad viņš uzrunāja mūs pēc dekrēta izdošanas. Viņš runāja par jauno sabiedrību, par kolektīvo darbu, par to, ka mēs būsim laimīgāki bez privātīpašuma. Bet es skatījos uz viņu un domāju, šis cilvēks nekad nav strādājis uz lauka. Viņš nekad nav jūties kā kalps. Viņš nezina, ko nozīmē sapņot par savu zemi. Un tāpēc viņš nekad nesapratīs mūs. Kalniņš turpināja: vēlāk, kad es dzirdēju, ka viņš ir miris Maskavā, es nejūtu ne prieku, ne skumjas. Es jūtu tikai tukšumu. Jo viņš bija cilvēks, kurš varēja mainīt vēsturi, bet izvēlējās to nesaprast. Šī liecība ir svarīga, jo tā parāda, kā parastie cilvēki, tie, kurus Stučka nicināja kā sīkburžuāziju, viņu atcerējās. Ne kā ļaunu cilvēku, ne kā varoni, bet kā cilvēku, kurš vienkārši nesaprata. Un šī nesapratne izmaksāja tūkstošiem dzīvību, izmaksāja valsti, izmaksāja nākotni. Bet vai Stučka pats to saprata? Vai viņš, mirstot 1933. gadā, domāja par Latviju? Vai viņš domāja par tiem strēlniekiem, kas viņu bija pametuši? Vai viņš domāja par tiem zemniekiem, kas bija cerējuši uz zemi? Mēs to nekad neuzzināsim. Bet viena lieta ir skaidra, viņa pēdējie gadi nebija laimīgi. Viņš redzēja, kā Staļins iznīcina veco boļševiku gvardi, kā sākas represijas, kā revolucionārie ideāli tiek aizstāti ar brutālu varu. Un viņš nevarēja neko darīt. Bet pats svarīgākais jautājums paliek, kas īsti uzvarēja Stučkas krišanā? Vai tas bija Ulmanis? Daļēji jā, viņš ieguva varu, viņš izveidoja neatkarīgu Latviju, viņš īstenoja agrāro reformu. Bet vai tas bija ilgtermiņa uzvara? 1940. gadā komunisti atgriezās, un šoreiz viņi bija mācījušies no Stučkas kļūdas. Viņi sākumā zemi iedeva, tad to atņēma. Viņi sākumā solīja brīvību, tad ieveda teroru. Un Latvija zaudēja savu neatkarību uz 50 gadiem. Tātad vai Stučkas sakāve patiešām bija uzvara? Vai arī tā bija tikai atliktā sakāve, kas nāca vēlāk, bet bija vēl šausmīgāka? Vai arī īstā uzvara bija kaut kas cits, latviešu zemnieka neatlaidīgā ilga pēc brīvības, kas izdzīvoja gan Stučku, gan Staļinu, gan visu padomju varu, un kas galu galā atguva Latvijas neatkarību 1991. gadā? Šis jautājums ved mūs pie pašas dziļākās patiesības, ko Stučkas stāsts atklāja. Vara nāk un iet. Ideoloģijas uzvar un zaudē. Bet cilvēka ilga pēc brīvības, pēc savas zemes, pēc savas nākotnes, tā nekad nemirst. To var apspiegt, to var slēpt, to var mēģināt iznīcināt. Bet tā vienmēr atgriežas. Un tieši šī ilga, nevis Stučkas ideoloģija, nevis Ulmaņa pragmatisms, nevis Staļina vara, ir tas, kas galu galā uzvarēja. Latviešu zemnieks, kurš sapņoja par savu zemi 1919. gadā, kurš to saņēma 1920. kurš to zaudēja 1940. kurš dzīvoja bez tās 50 gadus, bet nekad nepārstāja sapņot, viņš ir īstais uzvarētājs šajā stāstā. Jo viņa sapnis izdzīvoja visu. Kas notika ar tiem cilvēkiem, kuri bija Stučkas stāsta daļa? Ar viņa ģimeni, ar viņa biedriem, ar viņa pretiniekiem? Stučkas sieva Anna dzīvoja Maskavā līdz 1957. gadam. Viņa nekad publiski nerunāja par savu vīru, nekad nedeva intervijas, nekad nerakstīja atmiņas. Viņa dzīvoja klusā anonimitātē, it kā mēģinot pazust no vēstures. Vai viņa nožēloja? Vai viņa vainoja savu vīru par to, kas notika? Mēs to nezinām.
Viņa vēstules, kas varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, tika iznīcinātas pēc viņas nāves. Stučkas dēls Aleksandrs kļuva par padomju diplomātu, bet viņš rūpīgi izvairījās no jebkādām sarunām par savu tēvu. Viņš dzīvoja tā, it kā Latvija nekad nebūtu notikusi, it kā 1919. gads būtu tikai slikts sapnis. Bet kas notika ar tiem, kuri uzvarēja? Kārlis Ulmanis kļuva par Latvijas premjerministru, vēlāk par prezidentu. Viņš īstenoja agrāro reformu, izveidoja tūkstošiem jaunu saimniecību, padarīja Latviju par vienu no veiksmīgākajām valstīm Eiropā. Bet 1940. gadā, kad padomju tanki atgriezās, viņš tika deportēts uz Krieviju, kur nomira ieslodzījumā. Viņa sapnis par neatkarīgu Latviju izdzīvoja tikai 20 gadus. Bet vai tas nozīmē, ka viņš zaudēja? Vai 20 gadi brīvības nav vairāk vērti nekā 100 gadi verdzības? Vai nav labāk dzīvot īsu, bet brīvu dzīvi nekā ilgu, bet pakļautu? Un kas notika ar tiem zemniekiem, kuri saņēma zemi? Viņi strādāja, viņi ražoja, viņi veidoja Latvijas ekonomiku. Bet 1949. gadā viņi tika iedzīti kolhozos. Viņu zeme tika atņemta, viņu sapņi tika satriekti, viņu dzīves tika iznīcinātas. Daudzi tika deportēti uz Sibīriju, kur viņi mira badā un augstumā. Bet pat tur, pat Sibīrijas gulagos, viņi turpināja sapņot par savu zemi. Un kad 1991. gadā Latvija atguva neatkarību, viņu bērni un mazbērni atguva to, ko viņi bija zaudējuši. Zeme atkal kļuva privāta. Sapnis atkal kļuva iespējams. Bet kas notika ar pašu Stučkas mantojumu? Padomju laikā viņš tika godināts kā revolucionārs varonis. Viņa vārds tika dots ielām, skolām, rūpnīcām. Bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas viss tas tika likvidēts. Viņa vārds tika izdzēsts no ielām, viņa pieminekļi tika noņemti, viņa grāmatas tika izņemtas no bibliotēkām. Viņš kļuva par nepersonu, cilvēku, kuru vēsture gribēja aizmirst. Bet vai to var izdarīt? Vai var aizmirst cilvēku, kura lēmumi ietekmēja tūkstošiem dzīvību? Vai var aizmirst kļūdu, kas izmaksāja valsti? Nē. Jo aizmirstot vēsturi, mēs esam lemti to atkārtot. Un tieši tāpēc Stučkas stāsts ir svarīgs arī šodien. Ne tāpēc, ka viņš bija varonis vai ļaundaris, bet tāpēc, ka viņš bija cilvēks ar savām idejām, savām kļūdām, savu augstprātību. Viņš ticēja, ka zina labāk par tautu, ka var pārveidot cilvēku dabu, ka var radīt jaunu pasauli. Un viņš zaudēja. Bet vai šī mācība ir tikusi iemācīta? Vai mūsdienu vadītāji saprot, ka vara, kas nicina savus cilvēkus, ir lemta sakāvēji? Vai viņi saprot, ka ideoloģija, kas neatbilst realitātei, ir tikai tukšs vārds? Vai viņi saprot, ka cilvēka ilga pēc brīvības ir spēcīgāka par jebkuru varu? Šie jautājumi paliek bez atbildes. Jo katra paudze, katra sabiedrība, katra vara mācās no savas pieredzes, nevis no vēstures. Un tieši tāpēc vēsture atkārtojas, ne tāpēc, ka mēs nezinām pagātni, bet tāpēc, ka mēs domājam, ka mēs esam citādāki, ka mūsu laiks ir citādāks, ka mūsu kļūdas būs citādākas. Bet patiesība ir tāda, ka cilvēka daba nemainās. Augstprātība pret parastajiem cilvēkiem, pārliecība, ka vara zina labāk, vēlme pārveidot pasauli pēc savas idejas, tas viss pastāv arī šodien. Tikai formās, tikai vārdos, bet būtībā tas pats. Un tā Stučkas stāsts beidzas ar jautājumu, nevis ar atbildi. Kas īsti notika 1919. gada martā, kad viņš parakstīja to liktenīgo dekrētu? Vai viņš tiešām ticēja, ka dara pareizi? Vai viņš saprata, ka ved valsti postā? Vai viņš varēja rīkoties citādi? Un galvenais, vai mēs, zinot viņa stāstu, rīkosimies citādi, kad pienāks mūsu kārta? Vai mēs būsim pietiekami gudri, lai mācītos no viņa kļūdām? Vai arī mēs atkārtosim tos pašus soļus, domājot, ka šoreiz būs citādi? Atbilde uz šiem jautājumiem nav vēsturē. Tā ir mūsos. Jo Stučkas stāsts nav tikai par vienu cilvēku, kas dzīvoja pirms 100 gadiem. Tas ir stāsts par mūžīgu konfliktu starp ideāliem un realitāti, starp varu un tautu, starp to, kā pasaulē vajadzētu būt, un to, kāda tā ir. Un šis konflikts turpinās. Vienmēr. Bet varbūt pati lielākā mācība no Stučkas stāsta ir vienkārša – klausies savos cilvēkos. Ne tāpēc, ka viņiem vienmēr ir taisnība, bet tāpēc, ka viņi ir tie, kuru vārdā tu valdi. Un ja tu viņus nicini, ja tu domā, ka zini labāk, ja tu atsakies dzirdēt viņu balsi, tu esi lemts zaudēt. Ne uzreiz, ne acīm redzami, bet neizbēgami.
Jo vara, kas balstās uz augstprātību, ir kā māja, kas būvēta uz smiltīm. Tā var izskatīties stabila, tā var izskatīties spēcīga. Bet kad nāk vētra, un vētra vienmēr nāk, tā sabrūk. Un nekas no tās nepaliek. Tikai atmiņa par to, kas varēja būt, bet nekad nebija.